Apustuļa darbi 19.9. Tā kā daži nocietināja savas sirdis un neticēja, ļaužu priekšā nonicinādami šo mācību, viņš no tiem aizgāja un ņēma mācekļu sauru ikdienas, sludinādams Tirāna skolā. Lūgsim kopā. Tēvs, es tev pateicos, ka tu mani atbrīvo no neticības. Tu redzi visus tos cilvēkus, kas man mācīja savādāku domāšanas veidu, viņu domu gājienu, viņu korumpēto domāšanas veidu un viņu mirušo reliģiju. Pasargi mani no visa veida neticības, kas grib, lai es būtu kā viņi, kas grib, lai es runāju kā viņi, kas grib, ka es būtu neticīga, līdz es aizmirstu tavu klātbūtni un tavu varno spēku. Jā, kungs, atbrīvo mani no visa veida neticības, kas man nepalīdz, lai ticētu un paļautos uz tevi. Jēzu Kristu, atbrīvo no tiem cilvēkiem, kas kavē un nozog manu laiku, atbrīvo no tiem cilvēkiem, kurus tu man neesi nolicis manā ceļā. Tēvs, es zinu, ka tu noliec manā ceļā cilvēkus, kas varu pasludināt tavu vārdu, ka viņi tiek glābti, ka tava roka ir uz viņiem, ka viņu sirdis tiek aizskartas, bet es zinu, ka būs arī neticīgi, kas nevēlēsies klausīties un tevi pieņemt, mans Dievs, par savu kungu un glābēju. Es neļaušu iebiedēties no maniem pretiniekiem. Viņi saņems sodu un zīmogu no Dieva puses. Viņi redzēs, ka man izdodas, ka man ir veiksme, uzvara no tevis. Tu to man nodrošini, ka man ir īpašs stāvoklis, ka man ir uzvara Kristū, lai es uzvarētu. Es atsakos no katras ikvienas neveiksmes manā dzīvē. Es atsakos no katra ikviena negatīva vārda, kas ir izteikts un ko manas ausis ir dzirdējušas. Es pasludinu, ka šie vārdi ir miruši. Ja esmu tos pieņēmusi un tie ir sākuši ieņemt vietu, iesakņoties, es tiem pavēlu atstāt manu dvēseli, atstāt manas domas, atstāt manu uzvedību un domāšanas veidu. Jēzus Kristus varnajā vārdā es lūdzu. Āmen.